Planētas resursus sabiedrība šobrīd patērē 1,7 reizes ātrāk nekā tie spēja atjaunoties. Cilvēku skaits pasaulē kopš 1970. gada pieaudzis par 60%, bet attīstīto valstu iedzīvotāju tēriņi un attiecīgi radīto atkritumu apjoms par 400%. Tāpēc aprites ekonomikas un atkritumu šķirošanas veicināšana kļūst arvien aktuālāka un turpinot aktivitātes, kas saistītas ar zaļo domāšanu un resursu efektīvu izmantošanu, uzņēmums Liepājas RAS sadarbībā ar Liepājas valstu tehnikumu šomēnes rīkoja jau otro cikla Dosim lietām otro dzīvi meistarklasi. Tuvojoties svētku laikam, kad visi cilvēki vēlās kā īpaši iepriecināt savus tuvos un mīļos, mēs kā Liepājas RAS aicinām aizdomāties un izmantot to, kas varbūt jums jau ir mājās, un arī darināt dāvanas pašiem. Un tāpēc sadarbībā ar Liepājas valsts tehnikumu arī šī meistarklase norit. Viennozīmīgi tas ir, lai veicinātu aprits ekonomiku, pirmkārt neradot pieprasījumu pēc jauniem dāvanu maisiņiem vai dāvanu iepakojumu un lentēm, kas vēlāk labākajā gadījumā nonāk atkritumu šķirošanas konteinerī, sliktākajā gadījumā nonāk nešķirotajos atkritumos un nonāk pie mums uz atkritumu apglabāšanu. Šīs meistarklases dalībnieki vairāki 10 interesentu, starp kuriem bija gan tehnikuma audzēkņi, gan nejauši par šo pasākumu uzzinājuši cilvēki, no otrais izmantojamiem materiāliem darināja Ziemassvētku dāvanu iesaiņojumus. Mēs aicinām izmantot to, kas mājās jau ir, un taisīt arī dāvanas pašiem. Un tad šajā meistarklasē mēs mēģināsim iemācīties un pastīties, kā tad mēs šos maisiņus varam uztaisīt no tā, kas mums ir kaut kur palicis. Varbūt no kādiem veciem aizkariem vai no gultas, vai varbūt no tādiem vēl reprezentabliem tekstilu izstrādājumiem. Kaut vai avīzēm, vai žurnāliem, vai kaut kādām, piemēram, ja ir kādi tapešu pārpalikumi, kāds liels papīra rullis, tad mēs to arī varam izmantot, lai piešķirt viņam vēl kādu dzīvi. Man patīk radošas lietas ikdienā veidot, un es izlēmu, kāpēc gan nepamēģināt. Protams, sevišķi meitenēm ļoti daudz drēbes ir, ko izmantot un tam līdzīgi. Es domāju, ka ļoti labi ir izmantot arī šos vēlreiz pārstrādātos saudumus. Mūsdienās arī ir tā tendence, ka man arī patīk izmantot vēlreiz izmantojams maisiņus, un jau arī iepirkuma maisiņus izmantoju vēlreiz izmantojams, vairāk reižu izmantojams. Un tad man tā bija motivācija uztaisīt kaut ko, varbūt pat tādu patriotisku vai Ziemassvētkos, ko varētu uzdāvināt. Ja tu neuztaisīsi kaut ko skaistu, tev pašam nebūs apmierināts ar to, bet arī uztaisot kaut ko skaistu, un to arī mazina atkritums tajā laikā, tas arī diezgan labi. Tāpēc manā skatījumā tie ir abi divi. Ekoloģija tā ir ļoti aktuāla tēma vispārīgi, ja mācīties vienu priekšmetu izmantot vairākas reizes. Šis džempers arī, viņš ir veidots no biksēm un no atsevišķi lietot džemperu, tad vienkārši salikt kopā un kaut kas tāds sanāca. Februāra nogalē notika pirmā šī cikla meistarklase, kuras apmeklētāji no tekstilu izstrādājumu atgriezumiem darināja mājdzīvniekiem domātas guļvietas, ko vēlāk dāvināja dzīvnieku aizsardzības biedrības Liberta iemītniekiem. Piebildīsim, ka 13. decembrī Sijā Liepājas RAS 4. reizi saņēma platīna kategorijas novērtējumu Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta organizētajā ilgtspējas indeksā. Liepājas RAS ilgtspējas indeksā piedalās kopš 2013. gada.